Sveiki, draugi! Mans vārds, kā vienmēr, ir Vita Solo, un nāku pie jums šovakar aprunāties par vienu tādu nopietnu, bet tāpat laikā aktuālu tēmu, ar kuru es pēdējā laikā bieži saskaros. Un, principā arī atbilstoši Helovīnam, kas nu jau drīz tuvojās, attiecīgi tas ir par nāves tēmu, kas mēdz būt baisa, biedējoša un par ko negribās runāt, bet tāpat laikā viss nezināmais, mistiskais un neizskaidrojamais mūs vienmēr ļoti piesaista, vai ne? Un tieši tāpēc mēs šodien par to parunāsim, un bieži nākas gan ar to saskaties savā darbā, gan ar cilvēkiem savā apkārt ikdienā, gan arī pašai dažkārt aizdomāties tātad par nāvi, jā, par šo tēmu un par nāves bailēm. Psiholoģijā tā ļoti izplatīta tēma, principā tas, par ko tiek runāts, tātad, ka nāves bailes ir par pamatu, principā pašas pirmās, tā teikt, visām pārējām bailēm. Jo, ja mēs paņemam jebkuru un jebkādu situāciju, ja, un skatāmies tajā tālāk, principā uzdodot jautājumu, tātad tu baidies no tā un tā, ka notiks tā un tā. Ok, tā notiks. Un ja tā notiks, tad kas tālāk? Vai ne? Ok, notiks tas, un ja tas notiks, tad kas tālāk? Un principā jebkuru lietu tā tad var aizvest līdz šīm nāves bailēm. Jebkura situācija, kurai mēs iesim cauri, galējais punkts parasti nonāk līdz tam, kad, un tad es nomiršu. Ja, un tieši tāpēc gribās par šo te runāt. Un tas tad ir pamats, ar ko tad būtu jāstrādā. Un gribās tajā ieskatīties dziļāk, gribās to izskaidrot. Šī lieta man ir ļoti pazīstama. Es ļoti daudz esmu saskārusies ar šīm nāves bailēm, ļoti daudz esmu gājusi tam cauri, arī pati personīgi. Jā, tātad varu dalīties šajā pieredzē, ka man ir bijušas ļoti daudz un ļoti spēcīgas panikas laikmes, arī līdz tādām situācijām, ka es baidījos pat iziet ārā no mājas, un tāpat laikā pat arī baidījos palikt mājās, ja, jo visur viss likās bīstami, ja, baidījos no publiskām vietām, baidījos būt viena, baidījos lidot ar lidmašīnām, ja, baidījos atrasties lielveikalos, baidījos atrasties sabiedriskajā transportā. Principā visur šīs bailes pavadīju, un es nezināju, kurā brīdī uznāk šīs panikas lēkmes, un tas bija ļoti, ļoti spēcīgi, un tiešām tajā brīdī tie, kas to ir piedzīvojuši, noteikti zina un saprot, ko tad nozīmē šīs nāves bailes, kad liekas, ka tiešām tūliņ jau gals ir klāt. Un, tas ir biedējoši. Tas ir ļoti smagi un tas ir ļoti traki, un paldies Dievam, es varu teikt par sevi, ka tas stāsts un ka tas posms manā dzīvē pilnībā ir beidzies. Es pat gribētu teikt, ka es esmu pārliecināta, ka tas vairs neatkārtosies, jo es pazīstu šīs bailes, es zinu, ko tas nozīmē, un es zinu, kā ar tām patiesībā draudzēties, jo es zinu to, ka viss, no kā mēs baidamies, jā, viss, par ko mēs domājam, tātad kur mēs ieguldam savu enerģiju, savu resursu, savas domas, savu laiku, tas aug un attīstās un barojās. Mūsu bailes barojās no tā, ka mēs baidamies, ka mēs turpinam baidīties, ka mēs turpinam tās barot ar savām domām, ar savu prātu un tā tālāk. Ja? Tāpēc vienīgais veids patiesībā, kā tikt cauri, tikt pāri tam, kas notiek, ir sākt draudzēties ar savām bailēm. Tas ir izaicinoši, tas ir sarežģīti, tas ir patiesībā liela darbs ar sevi. Tas ir smags uzdevums pārkāpt sev pāri, atlaist kontroli un ļaut lietām notikt. Jā, tām, kam ir jānotiek. Par to es arī mazliet vairāk runāju savā stāstā par bailēm. Es vairs neatceros, kā tas video saucās, bet patinot atpakaļ tur bija, manuprāt, kā iedraudzēties ar bailēm vai kaut kas tāds. Ja? Tātad tur to var arī paklausīties vairāk, kā darbojās šis baiļu mehānisms un ko tad ar to darīt. Un attiecīgi tas, ko es gribu vairāk stāstīt par to, kā es izprotu šīs lietas, jā, tad 2 punktiņi, ko es gribu paskaidrot šodien šeit. Tātad numur 1, nāves bailes. Patiesībā es teiktu, ka tās ir bailes dzīvot, jeb vēl jau vairāk bailes neizdzīvot to dzīvi, kas ir jāizdzīvo. Ja? Jo patiesībā mēs visi kaut kur iekšēji jūtam, zinām, varbūt ne šeit, varbūt ne prāta līmeņos, bet dziļāk iekšā sevī. Tieši tajā varbūt dvēseliskajā daļā, tajā garīgajā daļā, tajā savā pašā
Dziļumā un būtībā mēs zinām, kāpēc mēs esam nākuši uz šīs zemes, kāda ir mūsu misija, kādi ir mūsu uzdevumi un kas ir tas, kas mums šeit ir jāiemācās, kas ir tas, kas mums šeit ir jāizdzīvo. Un dvēselē ir bail no šejienes aiziet un bail nomirt, jo tā zina, ka tā nav izpildījusi visu to, kāpēc tā šeit ir atnākusi. Un tad, kad tu kā cilvēks caur savu ego un caur visu to, kas notiek prāta līmeņos, dari lietas, kas tev patiesībā nav jādara, ka tu dzīvo tikai prātā un neesi saskaņā ar to savu iekšējo būtību, neesi iepazinis sevi dziļāk, neesi atklājis sevi dziļāk, sevi nesaproti, sevi neapzinies, tad tajā brīdī, vienā jaukā brīdī notiek šis te prāta un dvēseles konflikts, kur prāts it kā saka, ka mēs taču visu laiku dzīvojām tā un jādara ir tā un tā un tā ir tā un tā ir pareizi, ja? Un kaut kā tā taču visu laiku mēs izdzīvojām, ja? Bet dvēsele sāk pretoties un viņa iekšēji saka, nē, pagaidi, man te ir citi uzdevumi, man ir kaut kas cits jādara, ja? Es gribu savādāk un notiek šis te konflikts starp tātad ir jādara un es gribu. Un ko tad es patiesībā vēlos, ja? Un ir ļoti grūti, jo ilgu laiku ir dzīvots vienā ritmā, vienā režīmā un apzinoties to, ka ja es tagad atzīšu visu šo te patiesību, atzīšos sev iekšēji, kas tad man patiesībā ir jādara, man nāksies tik ļoti daudz ko izmainīt savā dzīvē. Un tā ir izkāpšana ārpus komforta zonas. Tās ir lielas pārmaiņas, ja? Tas nozīmē pēkšņi visu tagad mainīt. Un tas ir izaicinoši, tas ir grūti, tas ir liels darbs. Jā, tas ir atkal konflikts starp to, kā tad es tagad dzīvošu un ko tad citi par mani padomās. Arī, jā, tātad, kā izmainīsies mana dzīve, kā citi uz to reaģēs, bailes no apkārtējo viedokļa, kuras arī atkal galu galā aizved pie nāves bailēm, jo ir bail tikt atraidītam, bail tikt izstumtam, jā, bail palikt vienam. Jo, ja es būšu tāds, kāds esmu, iespējams man nepieņems, tad es palikšu viens, un ja es esmu viens, tad es nomirstu. Ja. Un tātad šeit atklājās patiesībā šīs te bailes dzīvot tā, kā man patiesībā ir jādzīvo. Jo kaut kur jau tik ļoti gribās atbilst kaut kādiem sabiedrības standartiem, sabiedrības ideāliem, vispār pieņemtajām normām par to, kā ir jābūt, kā ir pareizi, kā vajadzētu. Un tad, kad tu sāc dzirdēt šo mazo kluso balstiņu kaut kur sevi iekšā, kura saka, ka paklau, bet tu neesi nācis šeit, šīs zemes virsū tāpēc, lai dzīvotu tā, kā dzīvo visi. Iespējams, ka tev ir jādzīvo savādāk. Un ja tu ļauj tai balstiņai runāt un sadzirdēt viņu arvien biežāk un arvien vairāk un saprast, kas tev ir jādara, tad sāk gribēties rīkoties. Ja? Un tad ir šī spēle, principā spēle par dzīvību un nāvi, ja? Jo nedzīvot to dzīvi, kas tev patiesībā ir jādzīvo, ir tāda patiesībā emocionāla nāve, kur tu nomirsti sev, kur tu nomēdē savu dvēseli, savu iekšējo būtību, savu visu to potenciālu, kāpēc tu nāci šeit, kāpēc tu ieradies, kur tu vienkārši to nobendē, jo tev ir bail to izdzīvot, bail laist ārā to, kas ir tev iekšā, to savu patieso būtību, ir taču bail, ko tad citi padomās un kā viņi rēģēs, un tad es nomiršu, vai ne? Un tad tu nomirsti vienkārši sev un sāc dzīvot citiem. Un tā ir šī te garīgā, emocionālā nāve, kur tu apspied pilnībā sevi. Un tad sākas visādas šīs te organisma pretreakcijas, kā pieņemsim tās pašas panikas lēkmes un veģetatīvās distonijas. Ja? Un savukārt dzīvot to dzīvi, ja, dzīvot to dzīvi, kādu patiesībā gribās, kāpēc tu atnāci, kam tu esi radīts, ja, ir bail, jo tātad kā rēģēs apkārtējie. Es nezinu, vai man izdodas izskaidrot šo te domu. Man ir šobrīd ļoti grūti nokoncentrēties un izskaidrot šo te domu, bet tātad bailes ir gan tur, gan tur. Sanāk, bailes ir gan neatbilst sabiedrības prasībām un dzīvot to dzīvi, kas tev ir jādzīvo pēc tavas iekšējās būtības, ja? Un ir bailes un sevis nogalināšana, dzīvojot to dzīvi,
kura patiesībā ir viltus dzīve, kura nav tava dzīve, tikai tāpēc, lai tevi pieņemtu, lai tevi akceptētu un lai tevi it kā mīlētu. Bet gala beigās jautājums ir, vai tev ir vajadzīga šī viltus mīlestība, vai tev ir vajadzīga tava patiesā dzīve. Un šeit ir vērts aizdomāties, kas tad esmu es, kāpēc es šeit nācu un kāda ir mana patiesā būtība. Un tad, kad tu sevi atklāji, sevi apzinies, saproti, kāpēc tu atnāci, kāpēc tu ieradies šeit zemes virsū, un tev ir dots kaut kāds laiks no tavas dzimšanas līdz tavai aiziešanai, līdz šim te nāves punktam, lai tu izdzīvotu to, kas tev ir jāizdzīvo, lai tava dvēsele šeit varētu piedzīvot to, kas tai ir jāpiedzīvo. Viņai ir kaut kāda uzdevuma, viņai ir kaut kāda misija, viņai šeit kaut kas ir jāiemācās, viņai šeit kaut kas ir jāizdara. Un tad, kad tu to saproti, un tad, kad tu to pieņem, un tad, kad tu sāc izdzīvot savu patieso es, tad tu patiesībā sāc dzīvot. Un bailes ir nevis no nāves, bet no dzīves, kas ir šeit, šajā laika posmā, šajā laika sprīdī, kas tev ir šeit dots. Bailes ir no dzīves. Bailes ir dzīvot to, kā tev patiesībā ir jādzīvo, jo ir bail no tā, kā tad pārējie rēģēs. Un vēlreiz jautājums, kam tu dzīvo, sev vai citiem. Un tas izklausās vienkārši, ko es šeit stāstu, bet patiesībā to nav tik vienkārši atklāt, nav tik vienkārši ieraudzīt, un tā ir ļoti liela, dziļa un nopietna cīņa ar sevi, lai to visu atklātu, ieraudzītu un sāktu izdzīvot savu patieso un īsto potenciālu. Un jo tālāk tu ej, jo vairāk tu atļauj savu dzīvot. Un tad tā dzīve notiek nevis tā, tikai šeit zemes virsū, jo vairāk tu atļauj savu dzīvot to savu patieso būtību, jo vairāk tu dzīvo augstākos līmeņos, augstākos enerģētiskos līmeņos, augstākos emocionālos līmeņos, vairāk izbaudi savu dzīvi, vairāk saņem piepildījumu no tās, vairāk spēj dot citiem, vairāk spēj saņemt arī no dzīves atpakaļ. Jo vairāk tu ļauj sev būt, jo vairāk tu realizējies, jo vairāk tu atklājies, jo vairāk tu piedzīvo patieso savu es, to, kāpēc tu šeit atnāci, jo vairāk tu atdod sevi šai pasaulē, jo vairāk tu arī saņem sevi atpakaļ. Un tieši tad var dzīvot šeit augšā, un tur ir ļoti skaisti, un tur ir ļoti priecīgi. Un tas saucās tā, tajā garīgajā valodā runājot, patiesībā tā ir tā paradīze zemes virsū, to mēs piedzīvojam šeit un tagad. Un tad ir šī te otra lieta, kas ir ļoti svarīgi saprast, tātad pie nāves bailēm, principā es jau sāku par to stāstīt, tātad nāves bailes notiek tāpēc, ka liekas, ka nāve ir punkts, ka tātad šī daļa šajā nogrieznī, tātad tas ir punkts, tas ir viss, tās ir beigas, un beigas tās ir tikai tad, atkal, ja tu neesi saskaņā ar šo te savu iekšējo būtību, ar savu dvēselisko daļu, kura principā ir mums visiem, ar šo te savu garīgo daļu, jo tā garīgā daļa, tas stāsts ir par to, ka tev nav ne sākuma, ne beigu. Nav. Sākums un beigas ir tavam ķermenim, tavai materiālajai, fiziskajai daļai. Tā dzīvo šajā laika nogrieznī, tā ir dots mirklis šeit uz pasaules, īsīs mirklis. Un tik ilgi, kamēr tu dzīvo tikai šajā te ķermeniskajā daļā, tikai savā prātā, tikai savā ķermenī, neapzinoties, ka tevī ir kaut kas vairāk, kurš dzīvoja pirms šī laika, kurš dzīvos arī pēc tā laika, ka tev būs turpinājums patiesībā, tad ir ļoti, ļoti bail no nāves, jo liekas, ka ar to viss beigsies. Bet tiklīdz tu nonāc dziļākos, garīgos līmeņos un sāc saprast, ka tev ir kas daudz vairāk, ka tas stāsts ir daudz, daudz plašāks, ka viņš turpinās vēl ilgi pēc tam, kad tavs ķermenis beidzas, tad šīs te nāves bailes kļūst arvien mazākas. Un vienalga, kādu garīgumu veidu tu izvēlies, vienalga caur kādiem rituāliem vai reliģijām vai ticībām vai pārliecībām tu pie tā nonāc. Pilnīgi vienalga ir ļoti daudz un dažādi veidi, kā izprast un mācīties šo te garīgumu, kā saprast to, ka mēs esam daudz dziļākas būtnes un ka mēs esam daudz vairāk, kā tikai šī te mūsu redzamā daļa, kā tikai šis te mūsu ķermenis. Tad, kad tu to spēj saprast, tad, kad tu to spēj atklāt, noticēt tam, ieraudzīt visuma šo te kopējo būtību, tieši tad šīs bailes kļūst arvien mazākas. Tieši tad tu sāc arvien vairāk uzticēties sev, ieklausīties sevī, ieklausīties tajā daļā,
kas tad tu patiesībā esi. Nevis kā cilvēks, ja? Nevis kā vienkārši ķermenis, bet kā dvēsele, kā daļa no kaut kā lielāka, kas ir nākusi šeit, lai izpildītu kaut kādus konkrētus uzdevumus, kaut ko iemācītos, ja? Kaut ko arī iedotu šajā pasaulē. Tieši tad kļūst vieglāk. Tieši tad šīs bailes sāk mazināties, jo tas vienkārši ir punkts tavā dzīvē. Viens punkts ir, kur tu ienāc, un viens punkts, kur tu aizej. Un tava atbildība ir, kā tu nodzīvosi šo daļu, kas ir šeit uz zemes. Ja? Un pēc tam tad jau tas ir vieta tavai fantāzijai, teiksim tā, kas tad notiks pēc tam. Un jo vairāk tu par to zini, jo vairāk tu par to aizdomājies un spēj tajā iedzināties, jo lielāku mieru tas dod. Gan šeit un tagad, gan arī iespējams pēc tam. Kaut gan kurš zina, kas notiks pēc tam. Bet, kā jau es iesākumā arī teicu, tātad bailes no nezināmā mūs biedē visvairāk. Un, ja tu šo nezināmo sāc ieraudzīt, izpētīt, vairāk saprast, tad tas kļūst zināmāks. Tad ir vieglāk to pieņemt un vieglāk ar to iedraudzēties. Un, ja kāds saka, ka iespējams mēs taču nezinām, kas būs pēc tam, un kā tur būs, un kas būs un kas nebūs, jā, iespējams, ka mēs nezinām. Bet dažkārt cilvēka prātam pietiek vienkārši ar ticību, ar iedziļināšanos tajās lietās, tajos procesos, ar kaut kādiem izskaidrojumiem, kam viņš notic, lai viņam būtu mierīgāk. Jo tad tas neizskaidrojamais un nezināmais kļūst saprotamāks. Jā, tu pieņem kaut kādas ticības un pārliecības par to, kas kā varētu būt, un kļūst vieglāk dzīvot. Prāts nomierinās, kļūst vieglāk arī šeit un tagad. Jo tur, kur mēs nezinām, tur ir vairāk vietas fantāzijai. Bet tur, kur mēs zinām, tur jau kļūst mierīgāk. Tieši tāpēc tas, ko es šodien gribēju aicināt, arī tātad iedziļināties šajās te garīgajās lietās, šajās te neredzamajās lietās, neizskaidrojumās lietās, varbūt mazliet mistiskajās lietās, ja? Un vēl jau vairāk ieskatīties sevī, iedziļināties sevī, sākt draudzēties ar savām bailēm, nevis mēģināt no tām aizbēgt, noslēpties, izvairīties, kontrolēt tās, pārstāt tās barot ar savām domām, ar savu uzmanību, ar savu laiku, bet sākt fokusēties uz citām lietām. Galvenokārt uz sevi, savu patieso iekšējo būtību, savu uzdevumu, savu misiju, savu potenciālu un sākt to patiesi izdzīvot, lai piedzīvotu šo paradīzi šeit, arī zemes virsū. Tas ir tas, ko šodien es gribēju mazliet pastāstīt. Pavisam īsi, šī tēma ir plaša, gara un patiesībā ļoti interesanta. Ja tev ir kādi jautājumi, tad droši atstāj tos komentāros, gaidu arī tavus laiku. Un atgādinu, ka var arī pie manis pierakstīties uz konsultācijām, ja tu vēlies arī vairāk runāt par šo jautājumu vai atklāt kaut kādas jaunas lietas par sevi. Tas arī šodienai viss, un tiekamies jau nākamajos video.